Tātad Vilkaķis Tīs savā tiesas prāvā stāstīja, ka šeit kaut kur esot elle starp Bezdibeņa ezeru un Purva ezeru, kur raganas un vilkači nesot sazakto labību un lopus, gaļu, pārtiku. Šādas vietas klasiski varētu būt svētnīcas, jeb senās svētvietas, kur pagāniskajā izpratnē nesa upurus dieviem, un tieši tādi arī bija šie upuri dieviem. Izrakumi ir ļoti maz bijuši svētvietās, bet ir. Kurzemē ir bijuši izrakumi kalnos, kur acīm redzot ir bijušas svētvietas, kur ziedojumi ir nesti upuru bedrēs. Ir lībiešu upurālis, kur arheologs Juris Urtāns ir veicis izrakumus, no kuriem var secināt, ka tur ir nesta nauda, ļoti daudz viltojumi, bet arī ēdiens. Zivis, droši vien arī maize. Tā kā acīm redzot šiem pagāniskajiem dieviem, kuriem mēs, diemžēl, nezinām vārnu, vairs tika nests, kas jau katram ir bijis, kam ir kaut kāda vērtība. Un šajā laikā tas ļoti bieži ir tieši ēdiens. Tāpēc arī mēs šodien paņēmām līdzi maizi un garneli. Un tad šādās vietās to atstāja dieviem un cer, ka viņu neapēdīs mājas suņi, bet gan dieva suņi. Mēs šobrīd esam vietā, ko Vilkaķu Tīsa laikā sauc par Kaltenbrunu, jeb augsto aku. Tādas vietas Latvijā ir vairākas. Es esmu bijis, piemēram, Sēlijas Kaldabruņā, kas ir arī Kaltenbrunā. Un te kaut kur esot bijušas Kniediņu mājas. Šeit vienā mājām joprojām ir nosaukums Kniediņi. Tātad iespējams, ka tepat ir dzīvojis vecais Tīs, jeb Matīs. Un mēs braucām ar mašīnu diezgan labu laiciņu, jo mūsdienās ceļi no šejienes līdz Akenstakai un līdz Tīsa pieminētajai ellei ir diezgan līkumains un pagaršs, bet taisnā līnijā tur arī mūsdienās ir kādi 8 kilometri. Un, ja tu izmanto 4 kājas, nevis 2, un tu esi vilks vai vilkacis, tad iespējams var diezgan ātri aizskriet līdz ellei pie Bezdibeņa ezera Purvā.